Izējot no kabineta, attiecīgi pa labi, mums uzreiz ir sanmazgls. Sanmazgls ir apvienots, tam mums plānojas gan poda daļa, gan vanna, gan izlietne. Viss, kas ir nepieciešams ērtai dzīvei. Kas bija svarīgs? Šeit sākotnēji bija ļoti nepraktisks plānojums, ļoti neērts. Ko mēs izdarījām? Mēs uztaisījām ērtāko. Mēs saplānojam tā, lai mums visi ir pa rokai. Mēs ejam, mums nav uzreiz pretim pods, mēs podu pabīdījam pie sienas, bet tajā pašā laikā atvēlējam viņam pietiekuši daudz vietas, lai viņš tiešām ir ērts. Pods plānojas iebūvēts, tālāk mums ies ērta izlietne ar skabīti, ar spoguli, viss, kas nepieciešams, viss kā vajag. Un attiecīgi plānojas vanna, liela iebūvējama vanna. Saplānojam, ka mums būs bišķiņ pieaudzēta siena, lai ietu vanna, kas ir 1,70 m garumā, un tajā paplašinājumā mēs iestrādājam arī plauktus, šampūniem, dušas žēlējiem, visam, kas ir sieviešu valdei. Pretim podam mums būs pietiekoši liels skapis, kur glabāt dvieļus, un apakšā mēs plānojam speciālo vietu kaķu toaletei. Tai vietai arī plānojam izgriezumu, lai kaķis var tur ieiet pats, un durvis vienmēr ir ciet, mēs to toaleti neredzam. Foršs risinājums, ja jums ir mājdzīvnieki.